Eliona vēstījums pirms zinību dienas, saņemts un pierakstīts 30. augustā 25. gadā. Mīļie bērni, mīļie vecāki, mīļie skolotāji, es redzu jūsu sirdis, es redzu jūsu bailes un satraukumu, kas pieaug, tuvojoties 1. septembrim. Vecāki raizējas, vai mans bērns iedzīvosies, vai viņš mācīsies pietiekami labi, vai sistēma viņu nenoslogos pārāk smagi. Bērni uztraucas, vai mani pieņems, vai es spēšu saprast, vai man nebūs par grūtu. Un skolotāji klusumā jautā, kā lai es pasniedzu ar sirdi, ja pati sistēma man spiež uz pleciem smagumu. Es zinu jūsu sāpes, un es saku jums, nebaidieties. Esošā sistēma sabrūk. Jā, šī izglītības sistēma ir sasniegusi robežu. Tā nav radīta bērna dvēselei, pret prāta kontrolēšanai. Tāpēc jūs jūtat, ka tā vairs nestrādā. Jūs redzat, kā skolotāji aiziet, kā bērni nogurst, kā vecākiem ir grūti turēt līdzsvaru starp prasībām un mīlestību. Tas ir dabisks process, kas nav balstīts patiesībā un sirdī vienmēr izjūg. Neviens eksāmens, neviens vērtējums nespēj izmērīt bērna gaismu. Jaunā izglītība nāk. Nāk laiks, kad izglītība nebūs vairs sistēma, bet dzīve pati. Skolas telpa pārvērtīsies par radošu darbnīcu, kur bērns mācīsies caur pieredzi, nevis caur bailēm. Skolotājs būs ceļvedis un mentors, nevis kontrolētājs. Viņš nevis vērtēs ar atzīmi, bet atvērs bērnā to, kas jau ir. Vecākiem nebūs jāuztraucas par to, vai bērns iekļaujas sistēmā, jo sistēma mainīsies. Tā būs elastīga, cilvēciska un dzīva. Bērniem būs iespēja apgūt prasmes, kas viņiem vajadzīgas dzīvei, ne tikai papīram. Saskarsmi, radošumu, spēju sadarboties, izpratni par dabu un par sevi. Tā ir nākotnes izglītība. Mācīties būt cilvēkam ar sirdi, ne tikai ar galvu. Vecākiem, mīļie vecāki, jūsu bērni neiet skolā, lai kļūtu perfekti. Viņi iet skolā, lai atcerētos, kas viņi ir. Atcerieties, bērns nevis ir jāmāca būt kā visiem, bet jāatbalsta būt viņam pašam. Tas ir jūsu lielākais uzdevums. Bērniem, mīļie bērni, ziniet, jūs esat gaismas sēklas. Nav svarīgi, vai tu mācies ātrāk vai lēnāk, vai tavas atzīmes ir 10 vai 3. Svarīgi ir tas, ka tu paliec patiess. Skola nav dzīves galvenais eksāmens. Galvenais eksāmens ir iemācīties mīlēt, būt draudzīgam, būt drosmīgam un neatdot savu gaismu bailēm un skolotājiem. Mīļie skolotāji, kas palikuši ar sirdi, jūs esat tilts starp veco un jauno. Jā, sistēma jūs spiež, bet bērni jūs redz ar dvēseli, nevis ar atzīmēm. Jūsu balss, jūsu smaids, jūsu mīlestība, tas ir tas, kas viņus māca, nevis mācību grāmata. Jūs esat jaunās izglītības sargi. Un Eliona pieskāriens. Bērni, nebaidieties no skolas. Tā nav cietums, ja jūs tur ienesat gaismu. Vecāki, nebaidieties par bērniem, viņi ir stiprāki nekā jūs domājat. Skolotāji, nebaidieties par sistēmu, tā sabruks, bet jūs paliksiet. Nāk izglītība, kas ir dzīva, un tā jau sākas jūsos pašos. Jo, kad jūs bērnam sakat, es ticu tev, tu esi pietiekams, jūs jau esat jaunās skolas skolotājs. Ar mīlestību un elpu, Elions caur Inesi.